Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, šis ir raidieraksts tāpēc, ka traumēts. Un šajā reizē es ar tevi vēlos parunāt par dusmām. Mēģināsim kopā saprast savas dusmas, kur tad viņas rodās un kā rodas tādas varbūt jau, mēs mēdzam teikt, destruktīvas dusmas, kuras tad ir arī grūti vadīt un liekas, ka varbūt viņas ir pārspīlētas tai situācijai, ko ar to iesākt, kā sev palīdzēt. Mēģināšu tad to visu šodien arī ieskicēt. Bet pirms ķeros klāt, vēlos tev pastāstīt, ka šobrīd notiek uzņemšana laimīgajā skolā, vasaras skolā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kā tev ir iespēja iegādāties laimīgās skolas abonementu uz 4 vasaras mēnešiem, maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, tā ir mūsu vasara, un tu vari piedalīties visā, kas tad parasti notiek laimīgajā skolā. Tātad tur ir paredzēta lekcija, tur ir paredzēta jautājumu un atbilžu sesija, tu saņemsi arī darba lapas, tu saņemsi arī meditācijas ierakstu un varēsi, protams, arī piedalīties kopīgajā Zoom zvanā ar mani, kur tad es parasti atbildu jau kādus personīgākus jautājumus, un katru mēnesi šāds zvans laimīgajā skolā notiek. Tas viss, kas jau ir parastajā laimīgās skolas komplektā, būs tev pieejams, bet papildus tam vasaras skolā gan tikai 3 mēnešus būs arī vairāki biblioterapijas uzdevumi. Šogad es izlēmu kaut ko ielikt mazliet no biblioterapijas, kā tas viss tur izskatīsies, kā tas notiks, to tad tu vari arī palasīt un papētīt mājaslapā. Ko tas tā vienkāršotiem vārdiem nozīmē, ka mēs visi kopā kaut ko lasīsim un kaut kā mēģināsim arī saprast, ko tas ar mums izdara, un iespējams arī kopīgi tad padalīsimies tajā. Tātad palīdzēsim sev caur lasīšanu. Un vasara, man liekas, ir tāds foršs laiks tiešām, kad beidzot var atkal pieķerties kādai grāmatai, un to var paņemt līdz uz pludmali un uz kādu ārā dārza ballīti. Grāmata visur var tikt ielikta somā un atvērta ik pa brīdim arī esot dabā, baudot sauli, baudot visu to, ko vasara mums sniedz. Ja vēlies pieteikties vasaras skolai, tad izmanto šobrīd to iespēju. Meklē arī raidieraksta piezīmēs saiti vai arī vienkārši manā mājaslapā skaties, kur tu redzi norādes uz vasaras skolu un iegādājies vasaras skolas abonementu. Tagad ķeros klāt pie dusmām. Vispirms tas, ko es gribu teikt, ka ļoti daudziem, diemžēl ir kaut kādā ziņā iemācīts un ir tāds uzskats, ka dusmoties ir slikti, tas nav pareizi, tā nevajag, dusmojas slikti cilvēki un vajag kontrolēt savas dusmas vai kaut kā viņas izpaust citādāk, lai tikai viņas
netraucē mūsu dzīvē, bet vislabāk, lai viņas vispār nebūtu. Es nezinu, ko tieši mācīja tev bērnībā, tavi vecāki un kas ir tavs uzskats. Bieži vien puikām bišķi vairāk ļauj dusmoties nekā meitenēm, bet tas tikpat labi arī ir atkarīgs no konkrētās ģimenes, konkrētajiem vecākiem, arī no tā, protams, kā viņi paši tiek galā ar dusmām un ko viņi paši par to domā jau savās dzīvēs. Es mazliet ieskicēšu, kāpēc tad vispār dusmas mums ir vajadzīgas, no kurienes viņas nāk, kā viņas atšķirt un kurā brīdī mums var sākt kļūt grūti vadīt savas dusmas. Un, protams, beigās arī kaut kādi daži ieteikumi, ko tu varētu praktizēt, ja atpazīsti sevī šo grūtību. Noteikti nepretendēju uz to, ka tagad iedošu tev kaut kādas tehnikas, kā no visa šitā izvairīties, bet man liekas, tāds svarīgs uzdevums man ir parādīt, ka no dusmām nevajag baidīties, un mēs varam vienkārši arī sākt citādāt uz viņām skatīties, arī varbūt ar pateicību par to, ka viņas brīnišķīgi pilda savu darbu, un tas viņu uzdevums, protams, ir arī mūs sargāt visādās dzīves situācijās. Mēs esam uzbūvēti. Tad mazliet par definīcijām. Noteikti zini, ka mēdz runāt gan par jūtām, gan par emocijām, kā tad viņas atšķirās. Tāds vienkāršotais man šā brīža skaidrojums ir, ka jūtas savā ziņā mēs varam uztvert kā tādu kompasu, un jūtas mums palīdz pietuvoties tam, kas mums dara labu, un attālināties savukārt no tā, kas mums kaitē. Viņas tātad ir informatīvas šādā veidā. Emocijas savukārt vairāk ir reaktīvas, mēs reaģējam uz kaut ko, kas notiek ārpusē vai iekšpusē, un tas jau ir impulss, kas attiecīgi ierosina kādu konkrētu rīcību, un ar šo rīcību, tad ar šo savu reakciju mēs dodam arī signālus apkārtējai videi par to, kas ar mums notiek, ko mēs par to domājam, ko tas mums nozīmē, un tas savukārt ļauj mums sevi veiksmīgāk pasargāt no arī kaut kādiem apkārtējās vides ietekmēm. Ja mēs šo informāciju šādā veidā sniedzam, tātad, ja mēs ar dusmām, piemēram, sakam, nenāc te tuvāk, paliec tur, kur tu esi, tātad mēs novelkam tādā aktīvā veidā robežu, aicinot otru cilvēku nepārkāpt šo robežu, un tā ir tāda informatīva un svarīga viņam. Protams, ne visu rūt viņu respektē, bet šis jau ir tas, ko mēs varam darīt savā labā. Un tepat tuvu blakām ir arī agresija, un agresija tā jau ir tāda izteikta aizsarga reakcija, lai pasargātu sevi, lai iestātos par sevi, un agresija ļauj mums arī iegūt to, kas mums dzīvē ir vajadzīgs, un izvairītos no tā, kas mums tā kā dara pāri, lai pasargātu arī to, kas mums ir, un agresija iedod mums to spēku, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu cīnīties, tiešām pa īstam iestāties par sevi, un, protams, tas viss kopumā ir vajadzīgs, lai mēs varētu izdzīvot. Ja dabiskā agresija, kas rodās situācijās, kurās tātad mūsu psihi izvērtē, ka šeit ir jāiestājas par sevi, jānosargā sevi, ja šī dabiskā agresija tiek apspiesta, tad ilgtermiņā tas kļūst par tādām iekšējām dusmām. Un tās dusmas tur kaut kur iekšā var iekapsulēties, uzkrāties, veidot arī beigās tādu ļoti lielu arī dusmu, kamolu, ja tā var teikt. Diemžēl es gandrīz vai droši varu apgalvot, ka visiem mums dzīvē ir bijušas tādas pieredzes, tādas situācijas, kur mūsu agresija ir tikusi apspiesta.
Bet ja īpaši, ja mēs domājam par bērnības pieredzēm, kur šī dabiskā agresija vēl tāda ļoti, ļoti dzīva, īsti, kā jau bērnam viss tas tāds vēl, dabiski nāk ārā, ja, bez kaut kādiem tādām, kontrolēm. Tā ir kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs, un te uzreiz tas nenozīmē, ka bērns varbūt iet un sit kādam noteikti, bet šī dabiskā agresija ir arī, spēks, kas, liek bērnam iestāties par savu gribu. Ja? Un mēs visi zinām, cik tas mēdz būt intensīvi, ja pusotrgadnieks, 2gadnieks krīt gar zemi, kliedz, spēr, gribu, ja man vajag, viņš ir kaut ko iztēlojies, noskatījis, un par katru cenu viņam tieši šo vajag, un tur tāds milzīgs spēks, ja, un šis ir šīs dabiskās agresijas spēks, kas mudina viņu tādā veidā iestāties par šīm savām vēlmēm tajā brīdī. Bet ja tā šādai izpausmei tiek uzreiz sniegts negatīvs vērtējums, tas tiek aizliegts, tas tiek nosodīts, tas tiek kontrolēts ar kaut kādām ārējām smagām metodēm, nerad arī vardarbīgām metodēm, tad tam, protams, ir būtiskas sekas arī ilgtermiņā uz šo cilvēku. Ja mana griba vēlās izpausties šādā veidā, bet tas netiek cienīts, tas netiek redzēts, respektēts, tā griba tiek salauzta, tas salauž mani kaut kur iekšā, un tam ir sekas. Te es negribu teikt, ka mums ir jāizpilda pilnīgi visas mūsu bērna iegribas, ja, par ko viņš iestājās, bet mums no visas sirds ir jāciena tas, cik ļoti viņš kaut ko vēlās, pat, ja mēs tajā brīdī kā pieaugušie saprotam, ka mēs to nevaram viņam sniegt, reizēm arī kaut vai drošības dēļ, ka tā mūsu atbildība ir pasargāt viņu no kaut kā, kas varbūt viņam nemaz rezultātā nedarīs labu, tas, ko viņš tur ir iecerējis vai izdomājis, bet ka mēs tomēr no visas sirds cienam šo viņa vēlmi, redzam arī šo viņa izmisumu, ar kādu viņš vēlās iegūt to vēlamo un paliekam ar viņu tajā kopā, nepazemojot, nesodot, nesalaužot. Ja šis dabiskais impulss, ja dabiskais aizsardzības mehānisms kaut kādā veidā tiek nostopēts, tad tam ir sekas, ka mēs iekrītam bezpalīdzībā. Un tas ir kaut kas pilnīgi pretējs spējai ietekmēt savu dzīvi. Tātad bezpalīdzības stāvoklis ir pretējs tam, ka es varu ietekmēt to, kas ar mani notiek, manā dzīvē notiek. Ja dabiskie aizsarga mehānismi nevar tikt pielietoti, tad tā sajūta ir, ka notiek tāds nozīmīgs manas iekšējās pasaules apdraudējums. Kas notiek tad, kad mēs iekrītam bezpalīdzībā? Šajā brīdī ieslēdz tāds iekšējs mehānisms, tā mobilizētā enerģija, kas nevar izpausties agresijā, iekšēji tiek kaut kur noglabāta. Kaut kāds tur plauktiņš, kaut kāda atvilknīte vai kaut kāda lādīte, kaut kur iekšā tiek atrasta, kur tiek noglabāta tā enerģija, kas mobilizējās, lai es varētu to izpaust veselīgā agresijā, bet šī izpausme nav iespējama, tāpēc to enerģiju man ir jānoglabā. Cilvēki, kam ir problēmas ar dusmām, īstenībā daudz savā dzīvē ir bijuši spiesti izturēt šādu īpaši mobilizētu enerģiju. Viņiem ir bijušas daudzas situācijas, kur ir bijusi šī bezpalīdzība un ir radusies enerģija, lai agresīvi iestātos par sevi, bet šai enerģijai nav bijusi iespēja izpausties. Īpaši agri traumatizēti cilvēki, kuru eksistence bija kaut kādā ziņā apdraudēta, bet viņi nevarēja sev pasargāt šādu enerģiju sevī ir uzkrājuši ļoti, ļoti daudz, un kaut kādos brīžos, protams, ka iespējams viņi vienkārši pati jau sāk lausties ārā. Tādas spēcīgas izdzīvošanas dusmas, viņas var rasties tad, ja pamazām
uzkrājās šī apspiestā enerģija un šīs dusmas, viņas var kļūt pat tik spēcīgas, ka viņas gandrīz vai iznīcinošas. Ja šādā brīdī cilvēkam ir ļoti, ļoti tādi spēcīgas darbības, spēcīgas izpausmes, kuras iespējams pēc tam viņš pats brīnās vispār, ko es tur sadarīju un kā tas vispār notika un kāpēc es tā darīju, bet tā enerģija, ar kādu viņš pēkšņi iet šajā darbībā, ir apstulbinoša gan viņam pašam, gan iespējams arī citiem līdzcilvēkiem, kas tajā brīdī kaut kā varbūt tur noskatās vai piedalās. Kā tas var izskatīties? Tas var izskatīties gan ārēji. Nu, piemēram, man liekas, tāds tipisks piemērs ir iedomājies, nezinu, tagad mašīnas apstājušās pie sarkanās gaismas krustojumā, un viens vadītājs pārskaities izkāp no savas mašīnas un pieiet pie kaut kādas tur priekšējās mašīnas, skaidroties, kāpēc tas priekšējais ir vilcies pārāk lēni vai kaut kur ne tur viņu apdzinis vai kaut kā ne tā izpildījies. Ja? Un kad viņš izgāž visu šīs dusmas par to braucēju vai arī kaut kādā brīdī mamma, kas visu laiku ir dzīvojusi mājās un varbūt ārēji likusies pietiekami savākt un tiek galā ar saviem pienākumiem, savām atbildībām. Vienā brīdī kaut kas notiek un viņi pēkšņi sāk ņemt no plauktiņa ārā, nezinu, visus savus šķīvis un triekt pret sienu, saplēšot tā vienu pēc otra, un tiešām visi ir pārbijušies, kas tagad notiek un kas būs, ja, un viņa pat varbūt pat arī nav iztēlojusies, ka viņā ir tik spēcīga šī destruktīvā dusmu enerģija. Un šie dusmu izpausmes, viņas var būt arī kaut kādā ziņā iekšēji vērstas, un tad tas ir varbūt grūtāk atšifrējams un grūtāk saprotams, ja tīpaši nezinātājiem, ja viņi nezin, ko skatīties un ko meklēt, bet tas var slēpties, šāda apslēptā dusmu enerģija var slēpties depresijā, depresīvos stāvokļos. Viņi var slēpties arī aiz ļoti spēcīgām bailēm, aiz panikas lēkmēm. Ja mēs varbūt koncentrējamies tajā brīdī un meklējam tikai no kā man ir bail un kaut kā cenšamies tām bailēm strādāt, bet neesam gatavi ieskatīties, ka aiz šīm bailēm varbūt stāv šīs apspiestās dusmas, arī nekur tālu tad varam netikt. Skaidrs, ka abi šie veidi, abi šīs izpausmes, gan ārējās, gan iekšējās, ietekmē negatīvi cilvēka dzīves kvalitāti. Būtu svarīgi tomēr atpazīt kaut ko tādu, ja kas tāds dzīvē notiek, un arī strādāt ar to. Tipiski dusmas tātad mēs varam piedzīvot, ja mēs piedzīvojam netaisnību vērstu pret sevi, vai arī esam liecinieki kādai netaisnībai. Tas var izsaukt ļoti spēcīgas dusmas. Protams, ka dusmas mēs piedzīvojam arī, ja mums kāds uzbrūk, vai nu tiešā vai varbūt arī emocionālā veidā. Un vēl arī viens tāds dusmu ģenerēšanas veids vai vieta ir tad, ja mani neredz, mani nedzird un mani neuztver nopietni, ja es esmu tāds neredzams un netik vērtīgs, lai vispār mani ieklausītos vai kaut kā uz mani reaģētu. Arī šis ārkārtīgi spēcīgi var raisīt tādas dusmas. Tā atkal man kāpēc jādomā par tām mamām, kuras reizē mājās tiešām kļūst gandrīz neredzamas un īsti ar viņām var pat nerēķinās. Ja? Ko tad darīt ar tām dusmām? Nu, traumu terapijā tas, ko dara šo agrīni apspiesto dusmu enerģiju, agresijas enerģiju, mēs pirmkārt atzīstam, ka viņi mums tāda ir, un otrkārt mēs viņu atbrīvojam. Ja? Atbrīvošana būtu svarīga, bet te lūdzu nepārprast, jo, manuprāt, pārāk izplatīti ir
kaut kādi tādi priekšstati, ka, ja tev ir dusmas, tad tev ir jāiet un jāspārda kaut kādi, nezinu, spilveni, kluči, jāboksējās, jāsit no sevis kaut kas ārā vai jāizpārda ārā. Vecāki ļoti bieži to piedāvā arī saviem bērniem dusmu gadījumā darīt. Tomēr šobrīd arī modernie traumu pētījumi saka, ka tā nav laba metode, jo tādā veidā mēs nevis palīdzam sev, bet ļoti ātri varam reaktivizēt savu iepriekšējo traumatisko pieredzi, iekrist kaut kādās vecās traumās un īstenībā mums var palikt vēl sliktāk. Ja domājam par šādu laišanu no sevis ārā, tad noteikti te būtu jādomā, kā to darīt dozētā veidā un tādā iejūtīgā pret sevi veidā. Tāda piemēra varētu būt tāda ātra, pastaiga, kur es varbūt tās arī intensīvi, spēcīgi lieku kājas pie zemes, enerģiski sajūtu savu kāju spēku, sajūtu, kā es atsparos pret zemi un tieku uz priekšu. Arī intensīva un spēcīga elpošana šādas pastaigas laikā. Tas tāds varētu būt viens piemērs, bet kaut kāda tātad ķermeniska darbība, kas nav destruktīva, kas nav sišana, speršana, bet tomēr viņa ir tāda spēcīga, intensīva, kur mēs daudz spēka enerģijas varam ielikt iekšā. Vēl viens veids, kā mēs varētu dziedinošā veidā arī pārvērst šīs dusmas, kas ir mūsos iekšā, un parasti mēs tiešām varam arī sajust ķermenī, kur tās dusmas ir. Tas ir, mēs sajūtot viņas, un, piemēram, vizualizējot, teiksim, ka man ir pilns vēders ar dusmām vai pilna seja ar dusmām, ka mēs varam mēģināt šīs dusmas kaut kā atšķaidīt. Ja, ja teiksim, man ir pilns vēders ar dusmām, tad es ļauju tām dusmām pakāpeniski izplesties lielākā amplitūdā manā ķermenī, bet nevis vairojoties, bet kļūstot tā kā vājākām, netik spēcīgām vairs. Tāds salīdzinājums varētu būt, nezinu, ja tev ir ūdens glāze un tu tur ieliec teikaroti ar spilgti kaut kādu sarkanu sīrupu, tad tas sīrups tur lēnām izšķīst pa to ūdeni, un tas viss ūdens beigās kļūst tādā gaiši rozā krāsā. Šī būtu tā ideja, ka atšķaidīt, un caur šo atšķaidīšanu šīs dusmas var kļūt vājākas un vieglāk tolerējams un vairs tik ļoti nepārņem savā varā, tad vieglāk viņas ir vadīt. Un trešā lieta – pārstāt savas dusmas, savu agresiju negatīvi vērtēt. Tas, protams, nenozīmē, ka mums ir tiesības savas dusmas un agresiju destruktīvi izpaust pret citiem, arī pret sevi nē. Bet ļoti, ļoti svarīgi ir, ka mēs sākam paskatīties uz viņām tomēr, ka viņās ir būtiska izdzīvošanas enerģija iekšā, kas ir liels dārgums, ka mans ķermenis kaut ko tādu ir spējis radīt un aktivizēt manā labā, lai es izdzīvoju, lai es pasargāju sevi. Un paldies viņam par to, paldies šai enerģijai, paldies šim lielajam spēkam. Un ja es tā ar tādu pateicību varu uz to paskatīties, vairs nekā uz kaut ko, ko man vajadzētu sevī apkarot, pret ko man vajadzētu vērsties, arī ar kaut kādu varbūt vardarbību un apspiešanas metodēm, tad jau es varu citādāk justies ar to, jā, kas ar mani notiek, ar šīm savām dusmām, un iemācīties viņas arī labāk vadīt, ja es neesmu vairs tik nosodošs, ja es esmu pieņemošāks, ja es varu viņas arī atšķaidīt, kā es tikko to stāstīju. Tā, šie daži ieteikumi. Protams, ka par dusmām varētu vēl runāt daudz un dikti, un es zinu, ka ir arī pat tādi kursi vai nodarbības cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar dusmām un problēmas ar agresīvu vadīšanu, un noteikti, ka ir vērts šādas nodarbības apmeklēt un apgūt dažādas tehnikas, ko tur māca, ja tā ir problēma tavā dzīvē. Šeit, šajā raidierakstu sērijā mazliet vienkārši ieskats, lai tu
labāk varētu saprast, kas notiek ar tevi, vai varbūt ar kādu tev tuvu cilvēku līdzās. Ceru, ka tas nodara, ceru, ka padalīsies atkal ar citiem. Paldies, ja pieliksi arī kādas zvaigznītes klāt pie raidieraksta, ka šis tev liekas noderīgs, un tas palīdzēs viņu atrast arī citiem. Lai tev izdodās, lai tev mierīgi, un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.